Esiet sveicināti! Krīze Krimā un Ukrainā nerimstas un neizskatās, ka tuvākajā nākotnē te būtu gaidāms atrisinājums. Ļoti aktīvi šiem notikumiem turpina sekot arī Latvijas tranzīta biznesa nozare. Un kā nu ne, Latvijas tranzīta bizness lielā mērā ir atkarīgs no Krievijas energoresursu eksporta uz pasaules tirgiem. Tāpēc satiksmes ministrs Andrijs Matīs jau paziņojis, ja pret Krieviju tiks ieviestas ļoti stingras ekonomiskās sankcijas, tranzīts caur Latviju būtībā apstāsies. Latvijas ostām, kas ir pēc savas būtības pilnīgi tīras tranzīta ostas, var klāties plāni, un tās problēmas var atstāt ļoti stipru iespaidu uz Latvijas ekonomisko attīstību tuvākajā nākotnē. Lai konstatētu situāciju, jāzina, kas ir Krievijas politiskai elitēm un tās prezidentam Puķinam padomā. Es domāju, situācija paliks šajā līmenī gan Krimā, gan tā sauktajās Savienoto valstu, Kanādas un Eiropas Savienības sankcijās pret Krieviju šajā līmenī, ja Austrumu Ukraina paliks neskart. Latvijas ārpolitika kopēs šajā gadījumā divus variantus. Gan Eiropas Savienības kopējo nostāju attiecībā pret Krieviju, gan arī ASV nostāju attiecībā pret Krieviju. Mēs turpināsim sekot notikumiem Ukrainā un lēmumu ietekmei uz Latvijas tranzīta biznesu. Tāpat arī turpināsim cerēt uz mierīgu krīzes atrisinājumu. Rīgas ostai ir izdevies ne tikai saglabāt, bet arī nostiprināt lielākās ostas statusu Baltijas valstu vidū. Pēdējos 2 mēnešos te ir izdevies palielināt kravu apgrozījumu teju visos segmentos. Mēs esam ļoti gandarīti par to, ka par 19% salīdzinot iepriekšējo gadu šiem 2 mēnešiem šis ir palielinājums. Tas ir ļoti nopietns. Es gribu uzsvērt, ka salīdzinot ar lielo konkurenci ar Klaipēdu un Tallinu, tik liels palielinājums praktiski parāda to, ka tiek novirzīts jau liels kravu grupas. Un šis palielinājums ir saistīts gan ogļu segmentā, gan arī konteineru, ģenerālkravas, gan arī lejamkravas. Lejamkravas deva pie tam vēl vislielāko apjomu. Rīga tā vai citādi ir viena no visizdevīgākajām ostām, un tas, ka mēs saglabājam šo piedāvājumu, nebija šis ledus periods. Viņš deva iespēju mums saglabāt tādā kā vasaras periodā šo darbu. Varētu būt, ka mēs atgriezīsimies tajā tendencē, kas ir, ka mēs ar vien lielāku tirgus daļu Baltijā paņemsim sev. Speciālisti norāda, ka Rīgas ostai jāturpina daudzveidot kravu plūsmu, kā arī jāmazina atkarība no Krievijas energoresursu tranzīta. Tiesa tas attiecas uz visām Baltijas valstu ostām. Vai Rīgas ostai izdosies noturēt uzņemto tempu? Redzēsim nākotnē. Latvija kopā ar Igauniju un Lietuvu Eiropā ir unikāls ar to, ka valsts tiešā veidā dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai nedod ne centa. Cik nu pašām dzelzceļa kompānijām ir iespēja ieguldīt naudas līdzekļus dzelzceļa remontos un attīstībā, tik nu tās naudas ir. Vēl jau vairāk situāciju apgrūtina valsts centieni dzelzceļa izmaksātās dividendes ieskaitīt valsts budžetā, kas samazina iespējas pašam uzņēmumam finansēt nepieciešamos darbus. Latvijas tranzīta biznesa asociācija rīkoja apaļā galda diskusiju par publiskās dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanu un finansēšanu, kurā piedalījās Saeimas satiksmes ministrijas, Latvijas dzelzceļa un tranzīta biznesa nozares pārstāvji. Lai nopelnītu šo naudu, tātad ir daudz jāinvestē, jāuzlabo infrastruktūra. Dzelzceļam vienam pašam ir ļoti grūti to izdarīt. Un valsts atbalsts ir vajadzīgs arī tāpēc, lai kaut vai izlīdzinātu nevienlīdzīgo konkurenci, jo valsts dotē mūsu konkurences autopārvadātājus. Un vajadzīgs arī, lai mēs tālāk varētu piedāvāt pietiekami lētu un kvalitīvu produktu, jo sevišķi cenas saviem pakalpojumiem mēs nevaram celt. Tad šeit mēs runājam ne tikai kā dzelzceļa pārstāvi, bet arī tranzīta biznesa pārstāvi, arī lietotāju pārstāvi, tad mūsu pasažieru vilciens, kuri arī tad iezīmē to ainu, kas būs, ja turpinājumā nebūs šī valsts līdzfinansējuma. Prasīt papildus finansējumu pelnošai nozarei? Tas var radīt neizpratni sabiedrībai un tās priekšstāviem. Tāpēc Latvijas dzelzceļam ir savs risinājums, kur ņemt naudu. Atstāt mums investīciju nodrošināšanai dividendes mūsu rīcībā par pagājušo gadu. Un otrs jautājums – izskatīt iespēju daļu vismaz akcijas nodokļa sākt mums atgriezt ar gadu kaut vai vismaz 2016. Tomēr arī tas ir risinājums tikai tad, ja pa Latvijas dzelzceļu gadā tiek pārvadāts vairāk nekā 50 miljonu tonu kravu. Ja mazāk, strauji pieaug uzturēšanas izmaksas un līdz ar to arī tarifi. Arī Latvijas
valstī ir jābūt līdzatbildīgai par savu dzelzceļa infrastruktūru. Ir dažādi veidi, kā valsts var atbalstīt savu infrastruktūru. Tātad tie varētu būt gan tieša veida dotācijas, gan akcijas nodokļu atlaides pārvadātājiem. Ir iespējas neizņemt visus brīvos līdzekļus no Latvijas dzelzceļa dividendžu veidā, bet novirzīt tos tieši infrastruktūras uzturēšanā. Arī pateikt, ka atsevišķi maršruti mums ir nevis strateģiski transporta koridori, bet vienkārši reģionālās attīstības un sociālās nozīmes maršruti, un tie būtu dotējami atsevišķi. Valsts, protams, var attiekties pret dzelzceļu kā pret slaucamu govi un izlikties, ka problēmu nav. Bet vienā dienā govs var noraut pienu. Un ko tad? Lai jums veicas!